Šitā pilnīgi noteikti ir labākā bērna elektriskā zobu birste, jo viņi kopā ar šo te monstriņu, viņi tīra zobus. Kāds darbojas jūs telefonā vai planšetē lejuplādējat aplikāciju, tur viņam parādās šis te monstriņš, ko sauc par spārkliju, un zobu birste ar telefonu savienojas kopā ar Bluetooth. Ja zobu birste strādā 2 minūtes, viņš paliek priecīgs, viņam paliek tīri zobi, ar viņu var spēlēties, pabarot, pārģērbt, tur pārkrāsot un tā tālāk. Bet ja bērns zobu birsti izslēdz ārā ātrāk nekā pēc tam 2 minūtēm, tad viņš paliek dusmīgs un neļauj ar viņu spēlēties, nec pārkrāsot, nec darīt kaut ko citu. Tādā veidā motivē sīķus tīrīt kārtīgi zobus 2 minūtes, plus telefona aplikācija ir arī vecāku profils, kurā var iestatīt paši savas balvas. Piemēram, ja es redzēšu reku profilā, ka tu katru nedēļu vai 2 nedēļas pēc kārtas būs tīrījis zobus 2 reizes dienā, no rīta un vakarā, tad tu laimēs, nezinu, tur saldējumu vai kino biļetes vai kaut ko tādu. Un, protams, ka tas nestrādās mūžīgi, bet mēs no pieredzes no vecākiem dzirdam visu laiku ļoti, ļoti pozitīvas atsauksmes, ka tas viņus ļoti motivē tīrīt zobus. Un pat jāsaka, ka viņi pārāk bieži to nesāk darīt, lai nedabūtu papildu. Viņi to dara, lai dabūtu tās balvas tam mošītim, spārkliem, bet tas noteikti palīdzēs viņiem sākt tīrīt zobus, un viņiem tas process patiks.